Sveicināti! Šodien pastāstīšu ļoti svarīgu vingrinājumu cilvēkiem, kas ikdienā sēž pie datoriem, pie galdiem. Sēžot, cilvēki pārspiež iekšējos orgānus un orgāniem nav tādas apasiņošanās, kā vajag. No kā rodas dažādas problēmas. Tad šim vingrinājumam ir divi līmeņi. Pirmais līmenis tāds pavisam vienkāršais. Svarīgi šo vingrinājumu veikt no rīta. Tad sākumā tas pirmais līmenis ir vēdera paupings. Tad jūs mierīgi ievelkat vēderu un izmasējam savu vēderu uz dažādām pusēm, dziļi iekšā, nebaidieties, tur nekam sāpēt nav vajadzīgs. Otrs līmenis nāk no jogas, nauli. Šis vingrinājums ir nepieciešama neliela prakse. Tad sastāv no 3 daļām. No sākuma ir vajadzīgs ievelkt vēderu. Šādi. Pēc tam saspridzinot vēderu. Izveidojam tādu kā tiltiņu. Un nākamais, atspiežoties ar rokām pa labi vai pa kreisi, mēs novirzam šo tiltiņu ar muskuļiem uz vienu vai otru pusi. Ātri šo vingrinājumu veicot, mēs varam panākt tādu noteiktu ritmu, kas arī veicina apasiņošanu. Pietiek pilnīgi 1 minūtes. Tad parādu. Tad uz vienu, uz otru pusi, un pēc tam veidojam vilnīti. Tiekamies nākamreiz!